Skaista mākslas galerija. Jā. Glauns. Te ir atkal bērnu paradīze, lielveikala pašā apakšējā stāvā. Te ir Marakeša no augšas. Mēs esam atkal kādā kafejnīcinā. Izskatās, ka mūsu brīnišķīgais ceļojums uz Marakešu būs noslēdzies. Mēs brauksim atpakaļ uz Hausa mazo ciematiņu. Tā, te ir fons Marakeša no augšas. Mēs esam noguruši, bet ļoti laimīgs, ka daudz kas izdevies redzēt, gan mozaīks, gan mozaīku darbnicu, gan arī vareno Marakešas tirgu ar milzīgiem piedāvājumiem, tā kā žoklis atkarās un acis uz kātiņiem. Bet, nu, jā, šeit ir cita pasaule. Bet viņa man ir tuva un es jūtu, ka šeit esmu bijusi kādā no manām dzīvēm. Nu, tā. Tādu es gribu, tādu garu, skaistu.
spiedošās strūklaks. Ļoti skaisti. You can. Kamieļu dzinēji ir aizgājuši zem klints vai nu uzpīpāt vai uzēst vai tēju padzert. Es modīgi nāk uzfilmēt kamīlīti, kurš ir nolikts vaktā jūras malā. Kamēr saimnieki atpūšās, un es modīgi viņu nofilmēju, jo tā nav pieklājīga. Līst virsū un filmē, tad, ja tu neņem pakalpojumu. Tāds skaistums. Sveiciens visiem, un tā šeit mazā Marokas pilsētiņā Takazu sāksies mans brauciens vientulībā uz Agadīru. Tā es vienkārši iekāpšu autobusā un braukšu vien pats uz Agadīru paskatīties, kas tad tur ir. Es neko nezinu par turisma objektiem, es vienkārši iešu, kur man acis rāda un redzēšu, kas ir skaists. Ja man kaut kas patiks, es apstāšos, apskatīšos. Nu,
Kā teica man draudzene, jācer, ka tev orgānos nepārdos. Nu, kādos orgānos? Daži orgāni jau man nemaz nav. Jā, stāv autobusu pieturā un gaida vienkārši. Nekāda saraksta nav, nekā nav. Vienkārši ir jāgaida autobus un jāsaka, ka tu gribi braukt uz Agatīru. Nu, tā ir. Turistiem cena ir kaut kāda 23 eiro līdz Agatīrai, bet normāliem cilvēkiem tas ir 70 centi mūsu naudā pārnesot. Tā. Jāsaplūst ar vietējiem un tad jau redzēs. Nu, šeit atpūšas bagātie turisti, viņi atbrauc un tā vēl saulē guļ viesnīcās savā teritorijā, nekur neblandās kājas pa pasauli apkārt. Un te nu es skatīšos, izskatās, ka šis ir ceļš uz jūru, uz okeānu. Nu, lūk, esmu atkolusies līdz Agatīras bīčam, līdz jūrmalai. Tā teikt, okeāna krastam. Nogāju pa bagāto hoteļu rajonu, kur bagāti cilvēki dzīvo. Man uzreiz nāk viens sahārietis klāt un grib ar manīm parunāties. No, I'm from Latvia. Big welcome, nice to meet you. Your lion is with nice Nice to kaftan. meet you too. I'm Berber from Old City. I'm Berber from previous lives. That's From- nice. Alhamdulillah, that's nice. Alhamdulillah. That's you good girl, you have good heart. You're not snappy like French, you good. Lion is with the big hair. Yes, Yes, I and know. nice eyes, good hair. I give you 1,000, come on, 1,000. Berberi ir ļoti laipni cilvēki un ar viņiem principā viss var sarunāt. Es domāju, ka ja būtu ilgāks laiks šeit paliekams, tad viņi paši aicina pie sevis, ir iespēja palikt viņu mājās. Jā, ja nav bail, ka pārdos orgānus tavus. Bet es domāju, ja cilvēks pilda darbu un ir godīgs, tad arī ar viņu apiesies godīgi. Var riskēt, var neriskēt. Nu, bet mums jau parīt ir jādodas prom, tā kā ciemošanās Berberu mājā un tējas dzeršana atkrīt. Bet arī, jā, es laikam tomēr neriskētu. Nu tā, ļoti skaisti šeit ir atkal okeāna krasts. Izskatās pavisam savādāk nekā ciematiņā Takazur. Jā. Atlantijas okeāns un slavenais Kazbaha kalns, no kura varot redzēt visu Agatīru. Lūk. Šī ir pludmale ar krociņiem, restorāniņiem, un kas šeit ir? Šeit ir sērkotāja paradīze. Sērkotāja paradīze. Saules svelme sākās milzīga, bet tas mani nespēja izsist no līdzsvara, jo man saulīte patīk. Un surja devis ir pats labākais, kas uztur dzīvību un visu vairo. Cilvēki ir ļoti laipni šeit. Satiku te pa jūru staigājot vienu fizkultūras skolotāju. Viņš saka, es jau 50 gadus strādāju Agatīrā un mācu
bērniem sērfot. Stāv viņš tāds gruntīgs, sirms kungs ar svilpi un svilpi, ja kāds aiz kaut ko nepareizi dara šeit jūras viļņos, okeāna un viļņos. Lūk, man netikās uzreiz ar to fotoaparātu brukt virsū. Tas tā, ja pagadās, tad es kaut ko pafilmēju tā, bet, nu jā, visi jau nevar kadrā dabūt, bet tā ir tāda smuka pieredze. Cilvēki paši nāk klāt, runājās, prasa, no kurienes es esmu. Es saku, Latvijas by Baltic Sea. Sitiet man gaļā, bet es nekādu nesaprotu, kāpēc ir jāīrē kaut kāda vieta vienā pludmales zonā, kur ir tā kā neaizskaram un jāsauļojās. Ja ir brīvi, pilnīgi viss tagad ir skaistā pludmala. Kāpēc tas ir jādara? Un jāmaksā kādam vēl nauda. Dīvaini tomēr te ir ietumi cilvēki. Bet cilvēki ir neuzbāzīgi un piedāvā savus pakalpojumus. Es pieklājīgi atsaku, ka es neesmu no bagātajām sievietēm un saku, ka es jau parīt braucu prom un ka es tomēr neizmantošu viņu pakalpojumus un ļoti tā viss toleranti, neviens virsū nebāžās. Ja tā kā es biju gaidījusi, ir viss ok, pagaidām. Saule pieņemās svelmē un es došos tālāk. Es nopirku dažus lupatus Agadīras okeāna krastā, gan no Agadīras iedzīvotājiem, gan no Senegāles iedzīvotājiem, ne no Āfrikas klējas. Ai, es nevaru, te ir tik skaisti apģērbi, tādās krāsās, bet šitādās un ne tikai. Nu tā, grūti sievietei šeit ir grūti, ir jāņem līdzi nauda. Nekā nevar darīt, ja grib lupatus, drēbes skaistas, tādas kādas patīk. Tad ir, tad mazliet naudiņa vajag. Es iegāju nejauši veikaliņā un satiku un iepirku flīzītes. Es nevarēju atkal noturēties. Man ir vajadzīgs saturētājs. Šis cilvēks man pārdeva flīzītes un viņam ir vēl daudz jau. Marhaba. Viņam, yeah, it is your name. Mustafa. Mustafa, marhaba. I'm Zita from Latvia. Oh, people see Baltic Sea. It is very good. Oh, see our country. I will show this your beautiful things. Thank you very much. Visādi smalki hoteļi ar bezgala daudz veikaliņiem. Un katrs pārdevējs velk iekšā savā veikaliņā. Es ļaujos ar, es eju, ja man velk iekšā, es eju, bet es jau arī varu, teiksim tā, paļec rotņi klaģī, kā krieviski sakt, pirkstu mutē neliec, nokodīs. Tur pastāst par Latviju un tā, un tur viss ir kārtībā. Galvenais būt laipnam un smaidīgam. Pašam būt tādā garastāvoklī. Bez pretenzijām liekām ir kaut kāda sūdi, ņem un pārkāp pāri, padzen viss mušas malā no ēdienu, visi vienkārši, ļoti vienkārši jābūt ir, un tad viss iet. Tāds smalka restorāna, gaidas smalkus klientus. Es esmu vienkārši klients un nepretendēju galīgi uz dārgiem restorāniem. Tā kā, lūk, es vienkārši staigāju apkārt and just look around. Dievs, cik skaisti ziedi. Tagad es esmu nokļuvusi argāna ražošanas vietā un man ļauj pamēģināt, kā maļ
argānu koka augļus, no kuriem tiek spiesta eļļa. Lūk, vispār tā ir unikāla iespēja, kā es šeit nokļuvu. Cilvēki vienkārši mani atnesu šeit, es neko par šo vietu nezināju, bet smarža šeit ir brīnišķīga. Tagad vēlos nofilmēt visu, kas te ir visapkārt. Viena eļļiņa ir domāta priekš kosmētikas, cita priekš kulinārijas. Trauciņi ir ļoti skaisti. Pa šo televizoru demonstrēja visu, kā to dara, un šeit pasniedza tēju, un tas viss ir kā esot tā kā bez maksas, ja tā kā tāda prezentācija. Nu jā. Šeit ir redzams viss eļļas klāsts, tīra argāna eļļa, 100%. Paši berberi saka, ka vispār 200% tīra eļļa, bet tā jā, tā ir tās iespējas nopirkt viņas arī 150 dirham, tie 15 eiro. Tā ir ļoti lēta cena. Ja salīdzina ar pasaules cenām. Argāna eļļa ir Marokas zelts. To sauc par Marokas zeltu. Gold from Morocco, right? Argāna oil is gold from Morocco. Ok. Šitais arī skaists. Nu jā, te ir katram ir apraksts visādās valodās, no kā un pret kā. Iegādājos šo argāna eļļu pret krokām, pret vecumiem, anti-age krēms. Viņš maksā, 33 eiro priekš manis. Lūk, 100% ir argāna eļļa vecuma novēršanai. Tā. Šīs ir dabīgās garšvielas. Es biju uzlikusi acis dabīgam ingveram. Visas dabīgās Marokas garšvielas. Tā. Te viss notiekās, cilvēki nāk. Šeit ir kāds smalks hotelis. Šeit ir argāna eļļas rūpnīca, no kurienes es iznācu. Un te beidzot ir kaut kāda adrese. Jo nekur nav ne adreses, ne numuru. Iesim tālāk. Tālāk man ceļi atved šeit. Vēlāk es noskaidrošu, kā šo vietu sauc. Te būs kaut kas tāds, kas man ļoti, ļoti patīk. Beidzot ir kaut kāda arhitektūras brīnumiņa. Es īsti nezinu, kur es esmu iekūlusies, bet šitā izskatās kaut kas līdzīgs kā skola. Tur ir iekšā bērni un kaut kādas lietas, trokšņi. Te ir kaut kas līdzīgs sporta laukumā. Man te patīk smuki iekārtots. Viņiem visi lodziņi ir maziņi, jo visi glābjās no saules. Jā, tur bērni ir iekšā. Satika kādu skolotāju un bērni man visapkārt saskarēja. Izrādās, šis ir centrs priekš bērniem ar problēmām, bet skaisti uztaisīts centrs. Bonjour. Visi runā pārsvarā franciski, bet atrada te vienu puiku, kas varēja runāt angliski, un pats skolotājs arī runāja angliski, kas varēja paskaidrot, kādā vietā mēs atrodamies. Izrādās tas Medīnas tirgus, tas ir blakus, bet viņš, I film only me, not you. Es domāju, ka tas ir normāli, ja skolotājs pēc profesijas arī paņem un iekuļās Marokas Agadiras pilsētas skolā, nezinādams, kur viņš ir nokļuvis. Tagad es eju ārā un iešu tālāk skatīties. Man teica, ka blakus ir tirgus, bet tirgus pirmdienās, paldies Dievam, ir cieti, jo jūs paši saprotat, ko nozīmē būt austrumu tirgū. Ak, Dievs, sievietē tas ir traģiski. Izskatās, ka šis arī ir tā saucamais slavenais Agadiras tirgus. Ko daudz, liela platība. Babtombuktu. Nē, Hrancīgi zina, kas tas ir. Babtombuktu. Šeit ir piebraukusi pie tirgus mašīna un cilvēki acīm redzot gatavojas rītdienas tirdzniecībai. Kas notiks šeit, kad durvis tiks vaļā vērtas visās dienās, izņemot pirmdienās. Es esmu trāpīsies pirmdienā, bet, tirgus tā nav mana stihija. Ir, bet tas trakums, tas ir par daudz. Jā, tā ir vēl viena ieeja tirgu. Lūk, tagad es esmu kaut kādā nezināmā rajonā. Cenšos virzīties uz to pusi, kur
ir autoosta. Nu, nosacīta autoosta. Tā vieta, kur man izmet ārā, kad es atbraucu. Nu tā. Tagad es eju uz priekšu un tojos kaut kādam tornim. Jāiet klāt un jāskata, kas tas ir. Nekāds karstums man nespēja apturēt. Liekas, ka ir kaut kā 37 grādi varētu būt. Viens vietējais vīrs teica 37 grādi. Aptuveni šodien. Nu, tas vēl nav tas briesmīgākais. Kad būs 50, tad laikam tiešām ir jāslēpjas. Lūk, šādu palmes pa ceļam atradu. Diez, kas tur aug. Vai nu tie būtu firziķi vai kas, pievilksim to. Tāda auglīša aug palmā. Bet tāda te ir vienīgā. Nav te vairs tādas palmas. Par zaļumu nav daudz. Zaļuma atrodas atsevišķās koncentrētās vietās. Visapkārt ir smilts un sausums. Nu, lūk, es veiksmīgi esmu nonākusi tajā vietā, kurienes man jābrauc jāpakaļ uz mazo Takzautas ciematiņu. Nav tik briesmīgi, var orientēties, un ja galīgi nojūg, tad nopras kādam cilvēkam, un tev palīdzēs. Nav tik traki. Notiek, te pārdodās kaftāni un kaziņa tepat blakām, viss ir pie vietas, nekas nav no dabas atrauc. Nekādas liekas skaņas, nekādas tupas mūzikas nevienā kafēnīcā. Cilvēki novērtē dabu un okeāna skaņu. Meitenes nevar vien nobrīnīties par šo jauko brendu. Maiss, audums sakombinēts kopā ar smalku drēbi, tādu, nu, kaut kāds sviests, bet forši. Pilnīgs crazy. Nakts atkal nolaižas par Atlantijas okeānu, bet cilvēki taisn otrādi. Viņi sāk mosties, jo lielais karstums ir beidzies.
Krodziņi atkal ir vaļā un cilvēki spēlē bumbas, bērni skrien. Es pat nezinu, cik tagad ir pulkstenis, varētu būt kad 9, 8. Saulīti tikko norietējusi. Kaut tāda maza šaura viltīga ieliņa. Ar maziem lodziņiem. Kamēr Vinetiņa pērk pelnu trauciņu, es esmu ieraudzījis unikālu skaistu krāsu. Sarkans un koku formā. No tā. Tā te viss notiek. Nāc šitais lodziņš, nu kā var kaut ko tādu uzbūvēt, tik šauru un skaistu? Es esmu iekūlusies atkal pie dzīvumus. Agadir man vaļā nelaiž, un es esmu iekūlusies, tomēr gribot, negribot. Laikam vairāk negribot. Agadir tirgu. Šeit ir daudz mierīgāk kā Marakešā. Staigā visādi tēli apkārt. Es, protams, neesmu viena, jo te traks var palikt. Mierīgs Agadiras tirgus. Šī ir mošeja. Kur lūdzās dieviņi, musulmaņu ticības cilvēki. Te redzam arhitektūru mazlietiņu. Beautiful lamps. Yes. Šis ir priekš kāzām izrādās, bet es gribētu katru dienu staigāt ar šādiem tērpiem. Ikdienā ar tādiem nestaigā. Ikdienas tērps ir šis. Women are addicted and the stinks. Yes, tas skaistās lampas. It is too big for me. It is too big for me. You have little. Esmu ārā no Agadiras tirgus. Un atkal man somā ir viena lampa, Aladina brīnumlampa. Kā ieslēgs, tā notiks brīnums. Tikai galvenais pārvest uz Latviju. خلال الفصل الثالث من هذه السنة حسب التغير السنوي مدعوما بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي. الأنشطة الفلاحية ستواصل هي الأخرى تقدمها خلال نفس الفترة بنفس معدل النمو مدفوعة بالأساس بدينامية الخدمات العمومية. وخلال الفصل الرابع من السنة الجارية من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 2.6% مستفيدا من التعافي التدريجي للطلب الداخلي. إلى بروكسل حيث تبحث رئيس الحكومة عزيز الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي للقصف للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة.
viss ir. Labi suņi. Labi suņi. Pēdējais vakars Marokā. Tahzuds pilsētiņas, mazās pilsētiņas okeāna krastā. Šausmīgs skumji. Rīt no rīta agri mēs 7 braucam prom uz lidostu. Jūtos šeit kā mājās, pilnīgi kā mājās. Laikam kaut kad esmu šeit dzīvojis. Ļoti, ļoti sen. Čau, pēdējais veltījums, tā teikt, pirms aizbraukšanas Atlantijas okeāna krastā. Šausmīgi skumji, pilnīgi gandrīz asaras birsti jābrauc prom. Es vēl pēdējā dienā tā piesātināti satiku vairākus cilvēkus vienkārši parunāties un iespējams, ka vēl pie kāda aiziešu parunāties un atvadīties. Laikam iepriekšējās dzīvēs šeit ir būts. Kaut kā tā. Cilvēki ir ārkārtīgi atvērti un laipni, un viņi dzīvo tādu savu dzīvi. Un, kā lai pasaka, viņi kaut kā izskatās, ka viņiem te ir silts, un viņi negrib izrauties uz āru speciāli. Viņiem šeit ir labi. Vienīgais mīnus, tas pats, kas pie mums ir mazas algas, vidēja alga 400 eiro mēnesī. Cenas ir milzīgas, bet viņi ir viltīgi iekārtojušies. Viņi nemoca savus cilvēkus. Viņi, kaut vai taksis vai cenas, jebkurā kaut kādā dzīves jomā savējiem ir lētāk nekā iebraucējiem. Tā kā ir vērts iefiltrēties ar vietējiem iedzīvotājiem, iedraudzēties, protams, viņiem atkal vajadzētu kaut ko mazlietiņu. Teiksim, uzsaukt vai samaksāt par pakalpojumu, tad parāda tev pilsētu vai, tā mazliet simboliski vai aizver līdz lidostai. Tā meitene no Agadiras Tisām mūs aizvedīs rīt no rīta uz lidostu, 7 viņa būs klāt. No rīta mums jau 6 jāceļas, lai sataisītos, lai mēs brauktu prom. Pilnīgi asaras birst. Es jūtu, kad es esmu bijusi, man tās mozaīkas ļoti suģistē saistu cilvēku. Šodien es satiku vienu puisi, kas vispār viņš man apstādināja. Mēs apsēdāmies, jā, un tā. Un es viņam tā saku, pasaka godīgi, tu no manas naudu gribēji, viņš neteica, nē, tev ir tik šausmīgi gaišs skats, kad, es nevarēju neapstāties. Es teicu, ka es esmu nabaga cilvēks, tur, teiksim, Eiropas izpratnē, ka galīgi. Es saku, empty pocket, viņš teica, man nevajag nekādas naudas. Teica, man tā komunikācija svarīga. Un tad mēs sēdējām tādā plēnā un ilgi runājām. Viņš teica, jā, es palīdzu cilvēkiem, izmitinu pie sevis un sniedz kaut kāds pakalpojums. Tur par, piemēram, 1 stundu, viņš ir sērfotājs 1 stunda okeānā. Ar sērfošanas nodarbību maksā 20 eiro mūsu naudiņā. Tas ir normāli, tas tāpat kā pie mums. Cenas ir ārkārtīgi līdzīgas. Varbūt kafēnīcās, restorānās mazliet lētāk. Teiksim, kaut kā tāda lielāka porcija pa 2 eiro lētāk. Ja mums ir 7, tad viņiem ir 5. Apmēram tā. Kafija, ja mums ir 2,50, tad viņiem ir 1,50 eiro. Bet tā kafija tāda maziņa.
viņi ir pašpietiekami, un arī tas puisis, ne šitais viens cits arī tādā apmēram 30 gadu vecumā, viņi saka, ka viņi negrib precēties, viņiem tāpat ir labi, viņiem nevajag šo te atbildīgi par kaut kādu sievu un bērniem, viņi grib brīvi peldēt jūrā un par nopelnīto naudiņu apskatīt pasaulē kaut ko paceļot, un iespējams 40 gados var būt. Bet tā tendence ir tāda, ka pēc ģimenes un bērnu taisīšanas neviens tā kā nesteidzās šeit no jauniem cilvēkiem. Ir viena partija, kas jā, bet ir viena tāda šķira, kas kaut kā nē. Lūk, un tad es saku, parādi, kas tev tā telefonā ir. Mēs tur divi apmainījāmies, es savus mozaikas rādīju, viņš man savus paintīgus, afrikāņu stilā vispār ļoti smuki. Un man tur tāda meitene, es saku, tā meitene, jā, viņa esot arī atbraukus no viņas īrēs dzīvokļas, uzreiz to ar viņu gulēja. Viņa teica, jā, tā tās Eiropietas dara. Viņas te atbrauc, samīlās tajos smukos Marokas puišos, viņi 2 metri gari. Es nezinu, varbūt ne 2, bet 1,90 m toči. Gari, smuki, stiegrēni. Šitais puisis gan pīpāja. Viņi praktiski visi Marokas hašu pīpāja. Kā man teica, tāds Juzups, viņam pārpa 30, viņam 33 gadi, tas, kas man uz agadi ir vēd. Tas teica, tas nav nekas briesmīgs, ka mēs, piemēram, nevar aizmigt vai relaksēties, es uzpīpāju to Marokas hašu un viss. Tāds relaks aizpeldi. Gribēja mani iebarot. Es saku, parādi, kā izskatās vakarā. Tādi 2 melli kluči. Tur, ka ietriekt, man liekas, tāds uļots. Es saku, nē, es nelietoju, es pranājām sataisos, un tas ir mans, tas uļots. Es jau esmu slinkinās, praktizējis veselu vairāk kā nedēļu ārprāts, es aizmirsus. Tā atmosfēra ir tāda, ka viņi ir, uz garīgumu viņi īpaši nevelk. Bet, ja šeit padzīvot varbūt ilgāk un pārdzīvot tur tos visus tās raibās krāsas un tos cilvēkus laipnos un sarītos tās lupatas un tās lampas skaistās un ēdienas un augļu sulas, mēs jau tā baudam vispār ļoti, ļoti askētiski, jo tas maksā viena augļu sula 2 eiro. Varbūt, ka tad varētu beidzot visu sarīties un sākt praktizēt kaut kādas garīgas lietas. Te ir tendence uz relaks. Visi grib tā. Smuks laiks, vienmēr mūžīgā vasara, kastums. Tāpat suņi un kaķi ir mierīgi. Kaķi ņaudi, jā, bet suņi nežvangst un ne viņiem ir pārgriezts balss saites, nekas. Viņi ir relaksēti, mierīgi spēlējās viens ar otru un, tā. Baigi žēl braukt projām ir. Pilnīgi asaras birst. Iepriekšējās dzīvēs es šeit esmu bijis mozaīkas licējs. Vai licēja? Vispār jau vīrieši viņiem viss dara. Es prasu, kāpēc jums tik maz sievietes uz ielām Agadirā. Man atbildēja tas Juzups, viņas mājās sēž, viņām karsts ir laikam. Karsts, bet, principā viņas staigā, viņas aiziet vispār kauguļus kaut kur un iet apakaļ uz māju un pa vienam staigā un pa 2 un dažādos apģērbos. Piemēram, es skatos, ja ir sieviete, es saku, visi musulmanietis, viņš saka, jā, visas, bet šeit ir liela brīvība un viena daļa, kas grib velk melnos hidžabus un viena daļa meitenes vispār staigā, biksēs un kaut kādos tēkrekliņos vai bezrocīšos. Šeit te ir pilnīgi brīvība, to var darīt, kā tu gribi, un neviens tev nepārmetīs. Vienīgi, ja tu neesi precēts pāris, tu nedrīkst atrasties viesnīcā, tas gan vienā numuriņā, tas tā nav atļauts. Uzreiz paļīcien ar apstrednesti ir klāt, un, jā, es braucu to Agadiru, un tas Jusups prasa tev pasi līdzi, es teicu, nē, tādā steigā man izrāva no tās mājiņas, no tās terasītes ārā, ka es atrēģēju 15 minūtēs, jā, es braukšu. Jā, bet nekas nenotiek, policija neko neapstādināja. Principā 5 cilvēki jau ir pateikuši 2 dienu laikā, kad es izskatos pēc berberietes vietējās. Tā kā, man vajadzētu saģērbties, bet man īsti nepatīk. Tur viņi tādās bālākās ikdienas drēbēs staigā. Es ģērbjos tā kā indietis ģērbjās, tāda bišķiņas piltā. Sarkans šāls, nav nevienam, es sarkanu šālu nesāju. Viņam ir tāds neitrāls krāsas lakartiņa vai arī melna. Tā kaut kā. Okeāna krasts. Kāds te ir gaiss. Tad, kad tā saulīte jau taisās norietē, tagad ir pulkstens, varētu būt kaut kāds 7, man liekas, jau.
Tad ir forši, tad nav vairs tas karstums un, Dievs. Tur nekāds vīns neprasās, nekas, ne oranžie bunduļi, ne pīpājiems. Ir gana labi tāpatās. Tāpat atmosfēra tāda. Šī ir man pēdējā nakts Marokā. Rītā gar no rīta mēs dodamies prom. Atpakaļ uz Latviju. Pišķiņ žēl. Tā cilvēki pieķerās vietām un viens otram. Ir iespēja atgriezties. Ičālā, kā saka vietēji. Kā Dievs lems, tā būs. Pīpētava Agadiras lidostā. Ja šitāda ir pīpētava, tad jāsāk pīpēt. Skaisti.
Londons lidost, London cilvēki kā skudras, cilvēki kā skudras iet pa pūzni. Bērni lieli, mazi, visi grib kaut kur braukt un lidot. Un es arī gribu lidot, un es lidošu uz mājām.